Labvakar šajā jaukajā vakarā. Ir brīnišķīga diena atkal pagājusi. Un šodien strādāju ar Baltkrieviju, arī tur skatās man mājaslapa. Bezdrāts telefons strādā. Man prieks par tiem cilvēkiem, kas nokļūst. Bet, protams, kad man pārņem arī dusmas par medicīnas sistēmu, un ne tikai Latvijā, tā vecā padomju sistēma strādā arī citur, un nav vēlmes palīdzēt cilvēkiem. Bet mēs ļoti daudz varam sev palīdzēt, vienkārši pasakot labus vārdus. Tos labos vārdus es šodien esmu saņēmusi ļoti daudz, tāpēc es viņus varu arī dot. Un, protams, ka viss skaistāk, ka to saņem no maza bērna. No bērniņa, kuram ir tikai 8 gadi, kurš ir cietis daudz, kurš ir smagi operēts, un kur Latvijā ir atteikušies operēt, jo pie mums to nedara. Bet varbūt ir jādara. Jo dzimst bērni ar iedzimtām sirdskaitēm, ar daudzām lietām, un bērni ir mūsu nākotne, un par to mums ir ļoti jādomā. Ļoti, ļoti jādomā. Tāpēc ir vajadzīga gan jauna medicīnas, gan jauna izglītības sistēma, gan jauna valsts pārvaldes sistēma, lai šai brīnišķīgā vietā būtu šī valsts Latvija. Un mēs nevaram pieļaut. Bet vēl ir jauna parādība. Vīrieši, kuri ātri kustās. Un tie ir tie, kas ir atgriežies no īrijas, kur tagad strādā, un šodien es ar tādiem tikos, jo viņi ātri kustās, nevis knapi kustās. Viņi ir izgājuši to īrijas skolu, kur ir jāstrādā 12 stundas dienā, un nevis 8, un nevis tā jau 5 iet uz mājām, nevis beidz darbu, kā mums to dara. Viņi tur ir iemācījušies strādāt. Viņi ir atgriežies, jo šobrīd mums ir vajadzīgi cilvēki, kur strādā. Tepat pie mājām sēž tie simtlatnieki. Visu dienu viņi nosēž un nopīpē. Vai gan vīrietim nav kauns sēdēt? Mani audzināja ar darbu. Man ļoti daudz mūs audzināja ar darbu, un ja cits strādā, man ir kauns nestrādāt, stāvēt un skatīties. Tas ir kauns. Jo darba prieks, tā ir viena fantastiska lieta. Ļoti. Jo tu redzi rezultātu, un tādi sīki darbiņi, ko mēs darām katru dienu, tas rezultāts ir katru vakaru, un tas jau ir tas prieks, un tā ir tā enerģija. Bet ja cilvēkam tā roka kustās tik lēni, tad jau tās enerģijas arī nav. To pašu mazumiņu, kas ir, viņš ņem un palaiž vējā. Mēs, protams, ātri kustēties, mēs, protams, ātri domāt, mēs, protams, labi domāt. Un ar katru dienu es redzu šos brīnišķīgos cilvēkus, jo viņi šeit ir, arī Ventspilī viņi ir. Un šis vasaras laiks vienkārši liek mums vairāk kustēties, rūpēties un ieteiktu visiem gatavot ziemas krājumus, jo agrāk mēs to pratām, un tad mums nāca lielais slinkums, tad mēs visu vācām veikalā, pēc tam pusi metām ārā. Un iztērējām savu laiku, citu cilvēku darbu nenovērtējot, jo tur nav mīlestības. Tas tā kā man nesen viens kungs teica, Anit, kā gan tā teja, ko ziemā pirka aptiekā, nemaz nav tik garšīga, ka to nātrīt es savācu pats. Protams, jo tā nātrīt aptiekā ir vākt ar domu nopelnīt naudiņu. Kā gar naudiņu var palīdzēt veselībai, bet tā nātrīt, ko sagriež pats un izžāvē ar mīlestību un ar domu, kad man viņa ir vajadzīga, protams, ka viņa ir garšīgāka un viņa arī palīdz. Nepiesārņojiet savas domas. Nedomājiet tik daudz. Ir laiks rīkoties, ķerties vērsim pie ragiem un arī dalīties ar to, kas mums paliek pāri. Ja man kaut kas ir daudz, vairāk iedot to citiem. Un ir, kam dārzi būs pilnāki, tad iedodiet tiem, kam nav. Jo šī dalīšanās kādreiz ir notikusi, un mēs tiešām bijām izpalīdzīgāki, mēs nebijām tik sevi ierāvušies. Mēs nemeklējām ienaidniekus. Jā, tā ir komunistu demagoģija, vienmēr meklēt vainīgo, vienmēr meklēt ienaidnieku. Bet šobrīd jau, nevajag. Ja agrāk kaimiņi ar smaidu varēja viens otram palīdzēt, lai gan man saka, kad Vidzemē to darot vēl šodien, bet šeit Kurzemē ir ļoti grūti palūgt kādam palīdzību, jo lepnums liedz, bet vajag. Vajag. Ja paši spēki ir par vājiem, tad vajag lūgt palīdzību. Un ja mēs lūdzam,
mums tiek dots. Tā ir tāda veca, sena mācība, ko vajadzētu saprast un mācīt saviem bērniem un mazbērniem. Jo, ja mēs lūdzam, tad mums tiek dots. Tas taču ir tik vienkārši. Nu, ja, tā lepnība traucē. Bet tad vajag nolaisties no saviem augstumiem, jo mēs visi esam, kā tās mazās skudriņas, kas šogad tā varen labi savairojušās. Par skudriņām, neaiztieku, bet par kaitēkļiem dārzā es vienkārši palūdzu putniņiem, lai atļauj man šogad tikt pie plūmītēm. Un ticiet man, vairāk neviena lapiņa nav nograusta, bet putniņa lēkā pa visām plūmītēm. Varbūt mums ir jāiemācās lūgt arī dabai, ne tikai viens otram, jo putniņi mūs saprot un dzird. Tās nav pasakas, tie nav māņi, un arī pasakām vajag ticēt. Tā mazā meitenīte, kur no tālās īrijas šodien man atved, viņa saka, ka viņa pie manis jūtās kā pie labās fejas. Viņa tā arī jutās, un paldies Dievam, ka viņa tā jutās. Šeit viņa atstāja visas savas bailes, kuras var iemest ugunī, priekš tam jau plīts ir domāta, priekš tam sveces ir domātas, un viņai būs šis spēks izturēt vēl vienu operāciju. Ja mēs paši ļaujam sev biedēt, tad nobiedēt mums ir ļoti viegli. Bet mēs neļaujam. Mēs pretojamies. Un visvieglāk to darīt ar smaidu, ar smiekliem, un vai nu trūks par ko pasmieties. Kaut vai par savu muļķību, kādreiz muļķīgu spītību, jo cilvēki vien esam. Maziņi, ietiepīgi, bet jauki. Nav sliktu cilvēku, ir cilvēki, kur slikti rīkojās. Vislabāk jau būtu tad, ja cilvēks slikti rīkojās, viņš atzīst savu vainu. Es novēlu to visiem iemācīties. Un nemeklēsim ienaidniekus, meklēsim draugus. Uz redzēšanos!